Ir pienācis laiks doties uz Veselības centra 4 EDK klīniku, palūkoties, kā mūsu stāsta varonei palīdz uzveikt šo problēmu. Par cik mēs gatavojamies veikt ādas atjaunošanas procedūru, tātad, lai likvidētu seku parādības pēc pumpiņām, kas jums bija pusauģa gados un agrā jaunībā, tad pirms procedūras mēs veiksim ādas ultrasonogrāfiju, lai redzētu to, kādā stāvoklī ir jūsu āda. Mēs ļoti labi varam redzēt tās vietiņas, kur āda ir vairāk bojāta. Šeit ir tas, kas mūs interesē visvairāk. Tā ir derma, kur mums ir visas galvenās ādas sastāvdaļas. Un es redzu, ka ir arī mums šīs struktūriņas bojātās, ko mums vajadzētu palabot. Un to mēs arī šīs izmaiņas mēs saglabāsim, visus mūsu datus, un tās izmaiņas tad mēs arī varēsim redzēt un sekot viņām līdzi. Pirms došanās uz intensīvu pulsējošās gaismas lāzera procedūru Evitai kosmetoloģi veica rūpīgu sejas ādas attīrīšanu, izmantojot ādas poru attīrošās dermokosmētikas ziepes, kam sekoja sejas ādas attīrīšana ar skrubi. Pēc kārtīgas sejas ādas attīrīšanas un pēc diagnostikas mēs sāksim sejas ādas atjaunošanu ar intensīvu pulsējošās gaismas ierīces palīdzību. Tātad šīs procedūras būtība ir tāda, ka mēs ādu apstrādāsim ar dažāda garuma stariem, kas ir gaismas stari, un līdz ar to mēs dabūsim dažādus labus efektus. Tātad pirmām kārtām mēs atbrīvosim ādu no sārtajām rētiņām, tad arī palīdzināsim ādas toni, jo mēs mazliet pastrādāsim arī uz lieko pigmentāciju, kā arī stimulēsim ādas iekšienē ādas atjaunošanos un arī mazliet darbosimies uz šiem te iekaisīgajiem elementiem, kas mums vēl ir uz sejas ādas. Pēc šīs procedūras pacients droši var pat nākošajā dienā iet uz darbu un viņš tā nav izņemts no ierindas ārā, jo ādas veselums netiek pārrauts. Tad principā parasti pietiek ar vieglu make-up kārtiņu un viss ir kārtībā. Lai āda iegūtu maksimāli labāko efektu pēc IPL procedūras, Evita devās atkārtot pie kosmetologa, lai veiktu ādas nomierinošās un atjaunojošās procedūras. Tas ir bioderms ūdentiņš, viņš nomierina ādu. Un uzliksim arī ledutiņu drusciņu virsū. Tādā veidā mēs atvēsinām ādu pēc lazera procedūras. Ja? Ir patīkami ļoti. Pēc ādas atvēsināšanas ar ledu ādai tiek uzklāta hialurona skābe. To mēs maigi iemesējam ādā. Sajūta ir labi noteikti. Ja? Viņš nekloži, nekņūti, nomierina uzreiz ādu. Viegli iemesēsim to visu. Kāds sajūts ir? Āda ļoti labi ņem visu pretī, tāpēc tā hialurona skābe momentā iesūcās iekšā. Tas ir ļoti labi. Tagad mēs liksim reģenerējošo krēmu. Viņš arī nomierinošs. Un tagad pats pēdējais mēs liksim aļģu masku, kas atvēsinās. Sajūta ļoti patīkami vērsa. Un maska cietēs uz ādas un apņems tā kā gumija. Pēc ādas atveseļošanās procedūrām Evita dalījās ar mums savās izjūtās. Šajās priekšlasījumus tad par to, ka tur atjaunos, uzlabos un tā tālāk bija radījušas bailes sajūtu. Vai tiešām es pēc tam varēšu iziet un turpināt savas ikdienas gaitas, bet tiešām tā ir. Mazliet sajūta tāda, kad ir savilkta tā seja. Nu, tiešām tā kā ovāls ir uzlabojies. Patiešām ļoti labi. Ir svarīgi arī saprast to, kā izvēlēties sev pareizāko šo kopšanas kosmētiku. Un, protams, kad aptiekās ir pieejama šī saucamā dermokosmētika. Ko īsti šī kosmētika nozīmē? Un vai tas nozīmē dermo, ka tā ir tikai ārstnieciska, vai to var lietot arī ikdienā? Nē, pavisam noteikti nē. To var lietot arī ikdienā pareizai ādas kopšanai. Un pareizā ādas kopšana, protams, ir visa pamatā. Ja mēs sākam ar to, tad attiecīgi vēlāk mēs varam arī to ādu pareizā labā stāvoklī uzturēt. Un šajā gadījumā ir tā, ka aptiekās ir, protams, plašs klāsts, kā es minēju jau iepriekš. Un dermokosmētika atšķirībā no parastās, tā teikt,
selektīvās un masveidā ražotās kosmētikas atšķirsies ar to, ka viņai ir vairāk pētījumu. Viņa ir vairāk izpētīta tieši klīniski, viņa ir vairāk skatīta, kā viņu iedarbojās uz ādas dziļākajiem slāņiem, ne tikai uz epidermu, bet arī pašā dermā, un attiecīgi tur ir vairāk pētījumu, un ja šajā gadījumā, teiksim, cilvēks atnākot uz aptieku, viņš paskatās uz cenu, paskatās uz attiecīgo dermokosmētikas piedāvājumu, varbūt pagriežās un aiziet, es ieteiktu tā nedarīt. Tāpēc, ka tas ir ieguldījums nākotnē, tas ir ieguldījums sevī, un sevi mīlot, tomēr atļauties mazliet varbūt dārgāku, kvalitatīvāku, bet tāpat laikā jūs ietaupat uz laiku, jūs ietaupat uz visu pārējo, kas tā kā attiecās uz jūsu ādu skaistumu. Lai saprastu, kas tad īsti ir šī dermokosmētika, orientēties plašajā piedāvājumu klāstā, kam pievērst uzmanību, izvēloties sev piemērotāko kopšanas kosmētiku, dosimies noskaidrot uz aptieku. Pirms viesošanās Ilmas aptiekā Ādužos devāmies noskaidrot dermatologa viedokli, vai dermokosmētika var palīdzēt cīņai ar pinnēm. Dermokosmētika ir neatņemama sastāvdaļa piņu terapijas gadījumā. Pacientam būtu jāsaprot, ka neatkarīgi no tā, vai pinnes ir vieglā formā, vai viņu ir daudz un tā ir smaga slimības stadija, dermokosmētika ir nepieciešama. Tas, ko es ieteiktu, ja pacients pērk mazgājamo līdzekli vai vēl papildus krēmu, kādu masku, tad izvēlēties šos preparātus no viena ražotāja. Dermokosmētika ir droša, jo šie preparāti tiek nopietni pārbaudīti, tiek veikti ļoti daudzi klīniskie pētījumi, pirms šis preparāts nonāk aptiekā. Līdz ar to arī tas rezultāts ir drošs un pierādīts. Vēršoties aptiekā, visbiežāk jūs varat atrast produktus ne tikai ārstēšanai, profilaksē, dažādām citām sadzīves un dzīves situācijām, bet arī gadījumos, kad gribās parūpēties par ārējo skaistumu, kas mūs visbiežāk parāda no mūsu labās puses, rada mūsu pirmo iespaidu un ļauj sabiedrībā iejusties un justies labāk. Tad gribētos pastāstīt par aptiekā pieejamo dermatologu ieteikto kosmētiku, kas ir paredzēta ne tikai ādas attīrīšanai, bet arī ādas kopšanai ikdienā. Tā ir balstīta uz to, lai āda pati atjaunotos dabīgā veidā, lai viņai neuzspiestu dažādus ķīmiskus ārējus šos te faktorus. Un ir šāda te kosmētikas sērija Sebium, kuras sastāvā ir zinātnieku patentēts tauku bloķēšanas komplekss, kas ļoti labi palīdz tieši šo te sabumu koriģēt, un līdz ar to mēs ļoti veiksmīgi varam izvairīties no mūsu aktuālās tēmas, arī no šiem te komedoniem melniem, kas veidojās, arī no ādas spīdēšanas, jo sērijā ir ļoti daudz dažādu produktu, piemēram, šis te mata variants, kas palīdz arī matēt ikdienā, kad mēs ejam pa ielu un spīdam kā saulītes, to mēs varam samazināt. Attiecīgi ir arī ļoti labi attīroši produktiņi, kā Sebium micelārais ūdentiņš, kuru varam lietot tonika vietā ikdienā. Ir arī sejas mazgāšanai, kad mums pietiek vairāk laika, un es ieteiktu lietot tieši šo te putojošo gēlu, kas ļoti labi attīra ādu un samazina mūsu problēmas. Varbūt daudzām Latvijas sievietēm šodien liksies dīvaini, kas runāja par skaistumu, piemina uzturu bagātinātāju, kas ir paslēpts mazā kapsuliņā, un šādā veidā mēs to varam iegādāties un padarīt sevi skaistu no iekšienes. Un šajā gadījumā es vēlos runāt par Latvijā ražotām kapsulām Solital Beauty Concept. Tā sastāvā ir 5 dažādas komponentes. Jūras kolagēns, vīnogu kauliņu ekstrakts, L-lizīns, tāpat arī minerāla vielas un mikroelementi. Kompleksa sastāvā esošie B-grupas vitamīni B6, B9, B12 padarīs mūsu ādu mirdzošāku. Sastāvā esošais silīcijs palīdzēs to mitrināt, stiprināt saistaudus, tā skaitā arī kaulaudus, tā skaitā arī ādas, ragas slānīti un palīdzēs arī nagu stiprināšanā, matu mirdzumam, matu augšanai un palīdzēs stimulēt un padarīt skaistākas mūsu no iekšienes. Sastāvā esošās mitrinošās vielas palīdzēs mums cīnīties ar sievietes lielāko biedu ar grumbām. Un šo es iesaku ne tikai meitenēm, kas vēl joprojām izskatās labi, bet arī gados vecākām sievietēm, kurām varbūt gribās, lai tā āda parāda uzlabojumus pēc pāris kursu lietošanas.
raidījuma noslēgumā ne tikai mēs, bet arī mūsu sadarbības partners medicīnas žurnāls 36,6 sakam paldies un dāvājam tev 3 mēnešu abonementu, kur arī turpmāk tu varēsi smelties daudz jaunu ideju un padomu, kā būt veselai un skaistai. Paldies tev! Paldies, paldies, paldies! Un paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos jau nākamā sestdien, kad dalīsimies ar jums kādos jaunos un labos padomos un ieteikumos, kā būt veselam un skaistam un laimīgam.